Ko vienojamies, 500,000 mums spēlētāju atalgojumam ir nepieciešama. Pareizi? Un esam tikuši pie pirmā cipara, Emīl, tā būs? Tas, laikam, domāju, liels minimums tomēr būs. Es nezinu, vai 500,000 priekš algām. Es domāju, ka mēs varam ar to operēt, lai... Rasam 600. Jo mums jau arī būs jāmeklē arī tas, kad mums būs, lai licencētos virslīgai, mums ir vajadzīgi arī pagaidām tikai algas. Tikai algas. Jaunieši arī mums... Tikai algas plus nodokļi. Nu, lieciet 600, jums jau nāksies, jūs kā jauns klubs, jums nāksies pārmaksāt. Jā. Protams, jūs futbolā neesat zinām cilvēki, kas ir labi, jūs neesat vēl nevienu apčakarējuši, varbūt. Nesam sakmērējušies. Bet neviens arī jums netic. Arī. Tāpēc... Kungi, par to ticēšanu no vispār Latvijas futbolam, virslīgai un tam līdzīgi. Cik ļoti ir jāpārmaksā spēlētājiem, lai viņš spēlētu virslīgā? Nu, šeit es domāju, varbūt tādu jau dārgo galu. Tad droši vien, ka Dāvi, tu vari pastāstīt, jo, tie kaut kādi, es saprotu, es parunāju ar citu klubu pārstāvjiem, tie ir 15, 20, varbūt pat vairāk procenti ir jāpārmaksā, lai tu vispār brauc uz Latvijas spēlē. Jā, tā ir. Varbūt šobrīd nav tik izteiktas, jo tas Latvijas virslīga jau mazliet sāka arī celties un tas RFS stāsts arī ir atpazīstamāk. Bet bieži vien nākās pārmaksāt tieši par vietējiem latviešiem, jo viņi ir ļoti maz, un ja tu gribi kvalitīvi viņi dabūt, tad tiešām tas ir, kad ir jāpārmaksā. Un, tad Liepāja, es zinu, vairāk kārtīgi ir, kad ir braukuši vietējie, un tad tā runas iet, kad brauc uz Liepāju nopelnīt lielā naudu, bet, ne tik daudz jāpārmaksā, lai kāds atbrauc, bet ir bijuši, protams, ka daudz, kas ir rīdznieki, viņi brauks uz kādu citu pilsētu, citu klubu Latvijā, tikai tad, ja viņam būs labāks piedāvājums nekā šeit pat mājās sēžot. Bet par ārzemniekiem grūti teikt, skaidrs, ka tur ir ļoti smags darbs sporta direktoram un ar tiem aģentiem, jo katrs aģents, kad raksta, raksta, kāds ir jūsu alga budžets, un ja tu pasaki tie 3,000, pasaki vai 5,000 vai 1,500, tic vai nē, vienmēr būs tas maksimālais, viņš paies tieši zem tavējā tās cena amplitūdas. Tā vecā patiesība, līdz kad tu pirmais nosauc ciparu, tu jau esi zaudētājs. Jā. Un tad vienmēr viņš pateiks, ka viņš ir pielāgojies, viņš ir pat mazāk paprasījis tagad, jo viņš grib jūsu komandā spēlēt, lai arī viņš pat nezin, kāds ir logotips. Tu no savas pieredzes tā kā ieteiktu mēģināt tomēr par varītēm dabūt no aģenta to ciparu, ko viņš meklē vispirms. Nevis mums pašiem saukt, ka mums ir vienam spēlētājam tāds budžets. Noteikti, kad jāstādā ar aģentiem, kurus tu zini, un ar skaidrs, ka jaunā klubā, kurš ir izveidojies, ir jāatrod darbinieki, kuriem ir kaut kāda saprašana futbolu un kurie ir tajā iekšā bijuši un kam ir kādi zinām cilvēki, uz kuriem tu vari paļauties un uzticēties. Lai arī cik tas futbolā varētu būt grūti un sarežģīti, bet tad ir, un tad tu vari ar tiem kopā strādāt un meklēt tos spēlētājus, kas tieši tev arī varētu darēt. Nevis tā, kad tev piedāvā spēlētāji, viņš atbrauc un pēc tam jūs sākat runāt tikai par cenu algām, bet jau skatīties budžetā, kāda ir iespēja un ko vispār var atrast. Jo man liekas tā, ka tā no 3,000, kā mēs runājam, ka 3,000 spēlētājs vai 6,000 spēlētājs, citreiz tā meistarība pat nevar būt tā, ka viņi ir diezgan līdzīgi. Vienkārši tas, ka kādam ir labāks aģents, kādam ir sliktāks aģents, un kāds tiek pārmaksāts, kāds netiek pārmaksāts, un kāds nāk, nezinu, nedodies vēl no kaut kādas Spānijas akadēmijas, un tad vispār jau sāk stāstīt, ka viņam bez 6 nekustēsies viņš. Bet tāda varianta arī ir. Es domāju, ka jums ir noteikti viena ļoti svarīga pozīcija, kam pievērst uzmanību, kā Dāvis saka, ir skatīties spēcīgu kaut kādu kluba direktoru un spēcīgu treneri, jo tā no nulles savākt to spēlēties ļoti grūti. Aģenti arī pilns ar aģentiem, bet pārbaudīti aģenti, uzticami aģenti, tas ir retums un tas ir dārgakmenis, ko tā kā turēt. Un treneris ar vārdu uzticams un normāls, pie kur arī nāks spēlētāji, tas arī ir ļoti svarīgi. Un tādam jaunam klubam noteikti tas ir sākot, tas ir kritiski svarīgi neietaupīt uz to, kā Dāvis teica, direktoru cilvēku, sporta direktoru, kas zina cilvēks, kas... Aizējām pie treneri jautājumu. Palikt arī pie klubu direktoru un pie tās administrācijas. Treneri izmaksas. Latvijas virslīgā mums tie treneri dažbrīd, cik viņi ir, tik ir, tur ir savas prasības, licences ievērošana, tie treneri jauni nemaz tik bieži nenāk, un tie, kas atnāk, cik plašs ir šis tirgus, godīgi sakot, cik tas mums, ka mēs atnākam jauns klubs, mums esam gatavi algot jaunu galveno treneri, cik mums ir plašas izvēles, godīgi sakot, vietējā tirgu.